Labvakar, mīļie radioklausītāji! Prieks kopā būt šeit ar jums vakara svētbrīdī Latvijas Kristīgajā radio. Un iesāksim to ar īsu lūkšanu un pateiksimies mūsu debesu Tēvam. Mīļais debesu Tēvs, mūsu kungs, radītāji, mēs pielūdzam Tev un slavējam Tev par Tavu žēlastību, par Tavu svētību, labestību. Un mēs pielūdzam un paļaujamies uz Tavu apgādību visās lietās, visās situācijās. Paldies, ka Tu sargā mūsu zemi, ka Tu dod mums mieru, un ka Tu esi vienmēr kopā ar visiem tiem, kas pielūdz Tevi, kas sauc pēc Tevis, kas meklē Tevi. Tu vienmēr atbildi, un Tu vienmēr esi tuvu klāt vienas lūkšanas attālumā no jebkura viena no mums. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Šodien varbūt tādas īsas pārdomas, pirms mēs iesim lūkšanās par to, ko jūs esat iesūtījuši šeit uz radio. Mēs varētu nedaudz pārdomāt par to, kā bieži vien mēs skatāmies uz sevi un kā Dievs skatās uz mums. Un no dzimšanas jau mūs formē, vārdi mūs formē no tā mirkļa, ka mēs piedzimstam. Tie vārdi, kuri tiek runāti uz mums, sāk veidot arī mūsu identitāti. Vai nu tas ir uz labu, vai arī uz sliktu. Un es teiktu, visbiežāk tas, es domāju, pēc Padomju Savienības vai Padomju Savienības laikā parasti bija diezgan spēcīgi uz slikto pusi, jo tie vārdi, ko mēs dzirdējām bērnībā, bieži vien nebija tie paši labākie, uzmundrināšākie, iedrošinošākie, bet gan pretēji. Un to dara gan, mēs zinām, ka radinieki, mūsu vecāki, skolotāji, vienaudži spriež par mūsu ārienu, par mūsu raksturu, par mūsu personību. Mums pieaugot šie vārdi uzkrājas mūsu apziņā un būvē tēlu par to, kādi mēs esam, jeb pareizāk būtu teikt, kā mēs domājam, kādi mēs esam. Un ir tāds arī veikts pētījums, kā jaunieši redz sevi, un šajā pētījumā jauni cilvēki, teiksim tā, 20, 30 gadu vecuma, kā viņi aprakstītu savu paudzi vienā vārdā, kā tas būtu. Tad lielākā daļa atbilžu bija, ko šajā pētījumā cilvēki teica, tad šādi vārdi: pazudis, nelaimīgs, meklējošs, izsalcis, slings, salauzts, bezpersonisks, apjucis un tam līdzīgi vārdi. Bija, protams, arī daži pozitīvi vārdi, bet lielākā daļa tomēr bija diezgan negatīvi. Un ir skaidrs uzreiz, ka šiem cilvēkiem par sevi ir daudz sliktākas domas nekā tādas, kā būtu par ko viņi būtu aicināti būt. Turpretī Bībele runā par cilvēku personību un to, kā Dievs redz cilvēku pilnīgi pretēji. Un mēs varam izlasīt 1. Pētera 2:9, un tur rakstīts tā: bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīga priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Un, protams, ka Dievs mūs redz pavisam citādi, nekā mēs to redzam, nekā bērnībā vai jaunībā vai līdz tam laikam, kamēr mēs nācām pie Dieva. Citam tas ir īsāks, citam garāks, bet mēs esam piedzīvojuši daudz, es teikšu, tā kā identificējošus vārdus, kur mūs identificē pēc kaut kā. Un bieži vien es zinu, ka bērni mēdz būt diezgan ļauni un iet skolā vai kaut kur armijā vai kaut kādās vietās būt sabiedrībā negatīvā, kas pārsvarā, man liekas, pasaulē ir diezgan negatīva. Tad tas pašvērtējums vai skatījums uz sevi var veidoties ļoti destruktīvs. Es teiktu tā, ka mēs varam sevi redzēt galīgi ne tā, kāds mums būtu aicinājums. Un es arī zinu savā dzīvē, ka es esmu izgājis cauri tieši šādam laika posmam,
savus pirmos 20 gadus, pirms es nācu pie Kristus, pirms es viņu pieņēmu kā savu personīgo glābēju un piedzimu no augšienes. Mani formēja, visa mana apkārtne, attiecīgi tur vecāki, draugi, kaut kādi klases biedri. Un tas nebija tas labākais laiks manā dzīvē, tas bija viens no sliktākajiem laikiem. Tas bija tiešām sliktākais laiks manā dzīvē. Un pie 20 gadu vecumā, 18, 19, 20 kaut kur šajā vecumā, man likās, ka es esmu galīgi nekam nederīgs cilvēks, ka es esmu pilnīgi tā kā, kā saka, es sev ne par ko pilnībā neuzskatīju, jo bija diezgan smaga bērnība tādā ziņā, ka es biju izstumts klasē un daudz man izsmēja bieži vien un es piedzīvoju tādas daudz apsmiešanas, izsmiešanas, pazemošanas un tam līdzīgi. Un tas galīgi nesaskanēja ar to, kā Dievs mani redz un kā Dievs arī redz tevi, mans mīļais brāli un māsa, kā Dievs redz mūs visus. Dievs redz pavisam citādi, un kad es nācu pie Dieva, tad es ieraudzīju, ka Dievs mani redz pavisam citādi, un tas man bija, es teikšu, tāds nopietnas šoks, ka ja man likās, ja es esmu aste, tad Dievs saka, ka mēs neesam asti, kā raksta, mēs esam ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, un lai mēs paustu viņa varenos darbus, viņš mūs ir aicinājis savā brīnišķīgajā gaismā, un mana dzīve, tā kā mana liecība, mana dzīve mainījās, un es palēnām sāku redzēt, Dievs sāk man runāt un rādīt to, ka es neesmu galīgi tāds, kā es sev redzēju zemāku par zemi, sliktāku par sliktākajiem un netalantīgu un nespējīgu un ļoti, teiksim, tā kā ļoti ar zemu pašvērtību, teiksim tā. Un Dievs to, man liecība bija tas, ka nākot pie Dieva, Dievs manu dzīvi apgriez kājām gaisā un Dievs man deva spēju ieraudzīt sevi citādi un attiecīgi veidot no spožuma uz spožumu un esmu pateicīgs par to, kāda man šobrīd ir dzīve un tas ir visa slava, viss gods tikai vienīgi Dievam un ka viņš man varēja, kā saka, dāvāt visu to labo, ko es varu šobrīd piedzīvot savā dzīvē. Tāpēc Dievs redz mūs citādāk nekā cilvēku un es ticu, ka mēs ļaujamies šam procesam, kad Dievs mūs maina, tad mēs ieraugam, ka mēs varam būt citādi un Dievs, es redzu, ir patiesi lepns un ar sajūsmu skatās uz mums, ar to, ka mēs esam viņa bērni, ka mēs esam izredzēti, ķēnišķīgi, mēs piederam viņam, mēs esam aicināti arī uz savu katrs personīgu aicinājumu, un šis aicinājums ir īpašs katram vienam, un mēs neesam visi vienādi, mums katram ir savs īpašs mērķis, aicinājums, ko Dievs ir ielicis jau no dzimšanas, es ticu mūsos, un viņš mūs ir izredzējis, ka mēs parādām viņu vai atspoguļojam viņu uz šīs zemes ar to, kāds ir viņš caur mums. Un viena no tādām būtiskām lietām mēs arī pārdomājot mūsu valsts un arī Baltijas vēsturi, ka mēs pastāvīgi esam bijuši zem kaut kādiem apspiešanas, teiksim tā, zem verdzības, zem okupācijas un gan fiziski, gan garīgi esam bijuši okupēti un apspiesti un tad bija vācu šī okupācija, kur es atceros skolā lasījām šīs gan pasakas, gan visas šīs grāmatas par to, kā vācu kungi un mēs bijām kā tādi vergi vai kalpi, kas apkalpoja mūsu zemē citautiešu, teiksim tā. Un tad nāca nākamā Krievu okupācija un tam līdzīgi. Un mūsu, teiksim, Latvija un Baltija
ir daudz pieredzējuši šo tādu identitātes, es teikšu, trūkumu, tas, ka mēs pastāvīgi bijām zem kaut kādas varas vai apspiešanas, zem okupācijas, un šobrīd, ka mēs esam jau kādu laiku brīvībā, bet tik un tā sajūta ir, ka Dievs grib vest mūs daudz lielākā brīvībā, jo es esmu bijis Amerikas Savienotajās valstīs, kuras nekad nav bijušas okupētas, kuras nekad nav bijušas zem kādas citas. Tur cilvēki pavisam ar citu mentalitāti, daudz brīvāk, daudz atvērtāki, mazāk kompleksi, mazāk nedrošības, daudz pilnīgi tā kā, man tā sajūta ir, kā es nonāku citā pasaulē. Kaut gan tie paši cilvēki, kuri vienkārši nav piedzīvojuši, varbūt, tādu apspiešanu, ko arī mēs esam piedzīvojuši mūsu zemē. Un tāpēc mans lūgums Dievam un arī tāda uzruna visiem ir, ka mēs ieraugam un lūdzam, jo ir daudz saistīts ar to, ka ir šī bērnības, teikšu, tā kā domāšana vai bērnības gars, kas bieži vien traucē mums iet mūsu aicinājumā dzīvot patiesi svētīgu un spēcīgu dzīvi, ja mēs neticam, ka Dievs tiešām ir mūsu tēvs, tas, kas mūsu ir dzemdējis, kā rakstīts, mēs esam piedzimuši no augšienes un mēs esam piedzimuši no viņa, no Dieva, un mūsu gars ir atdzimis no Dieva, mūsu miesa vēl ir vecā miesa, un ar miesu ir jāstrādā, jātiek galā ar visiem tiem lietām, kur miesa velk, bet mūsu gars ir pilnībā atdzimis no Dieva, viņš ir tā kā, tas ir Dieva gars, Dievs iepūt mūsos savu garu, un mēs esam viņa bērni, un mēs vairs neesam vairs bāreņi vai pamesti, vai mēs neesam bez vecākiem, kaut gan varbūt kāds, mēs esam bijuši šeit uz zemes bez fiziskiem vecākiem, iespējams kāds, un daudzi, man liekas, bijuši, īpaši bez tēviem, tēvu trūkums, tas ir, es zinu, tas rada ļoti smagas tādas mentālas un problēmas dzīvēm, pēc tam grūti būt pašpārliecinātam, bet tieši šī apziņa, ka man ir tēvs, ka mums ir tēvs, ka Dievs ir mūsu īstais tēvs un ka viņš ir labs tēvs, kā Bībele tik daudz saka par to, ka jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas lietas, cik daudz vairāk tēvs debesīs nedos jums šo labo. Un arī šajā stāstā par tiem diviem dēliem, par pazudušo dēlu, un tur bija tas vecākais dēls. Es bieži vien vairāk pat skatos uz to vecāko dēlu un nekā uz to pazudušo dēlu, jo pazudušais dēls, man liekas, bija vairāk dēls nekā vecākais dēls. Vecākais dēls, liekas, bija vairāk tā kā ar bērnisku domāšanu, ar kalpa domāšanu, ar verga domāšanu. Viņš strādāja kopā tur kaut kur ar kalpiem, un viņš bija skaudīgs, kāpēc brālim tātad uzrīko tādu pieņemšanu, ka nokauj šo baroto teļu un dod gredzenu pirkstā, bet vecākais brālis bija rūgtumā un skaudībā un vēl apvainoja tēvu, kāpēc tā viņš dara. Un viena no lietām, ko viņš teica, ka es neesmu varējis pat nevienu kazlēniņu paņemt, lai priecātos ar saviem draugiem, un tā ir burtiski, es teikšu, tāda bērniska domāšana, kaut gan tēvs saka, tā kā, ko tu saki, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tad sanāk šis vecākais dēls, principā pats sev aizliedza kaut ko ņemt un kaut ko priecāties, tāpēc, ka iekšā bija kaut kur šī mazvērtība vai kaut kāda bailes, ka pietrūks, jo bērniskā domāšana vienmēr ir par to, ka man bailes, ka man pietrūks bailes, liekas, ka visi mani parādā. Liekas, ka bērniska domāšana ir, ka pastāvīgi jāuztraucās par kaut ko. Kaut gan Dievs saka, neuztraucieties par rītdienu, nezūdaties par rītdienu. Es par rītdienu parūpēšos, atstājiet visu manās rokās, ja tev kaut ko viņam nost atdodies un tam līdzīgi. Dievs tik ļoti mūs iedrošina neuztraukties un nezūdīties, un lai mēs ejam šajā mierā, kur
kur tēvs rūpējās par mums. Es nesaku, ka mums neko nevajag darīt. Mums vajag, protams, ka mēs esam adekvāti cilvēki, un mēs zinām savu aicinājumu, mēs ejam un mēs daram tās lietas, ka mēs esam aicināti, atrodam to. Bet, lai tur iet, es ticu, ka viena no būtiskām lietām ir iziet ārā no šīs verga vai kalpa domāšanas un no šīs bārniskās domāšanas. Te pašā laikā es varu pateikt, ka Jēzus bija pilnībā dēls, un tāpēc viņš varēja vislabāk kalpot mums. Viņš varēja vislabāk kalpot draudzē, tāpēc, ka viņš apzinājās, ka viņš ir pilnībā, ka viņš ir Dieva dēls. Un lai mēs varētu absolūti vislabāk kalpot apkārtējiem, mūsu tuvajiem, vienalga, kur mēs esam draudzē, primārā lieta ir apzināties, ka es esmu dēls, un no tā izriet, es ticu, šī perfektā kalpošana, kur vairs nav aiz mazvērtības, aiz bailēm, aiz kaut kādas sevis celšanas vai kaut kas tam līdzīgs. Jēzus, ka pirms viņš devās uz dziedzamā zāli, viņi ēda, un es atceros, Jēzus, viņš rakstīs, ka viņš mazgāja mācekļiem kājas, bet pirms tam ir rakstīts, ka viņš apzinājās, ka tēvs viņu tik ļoti mīl un ka tēvs, ka viņš ir mīlēts dēls, ka viņš var mazgāt mācekļiem kājas, kas tajā laikā liekas, it kā ir ļoti kaut kas tāds it kā pat pazemojošs vai pazemīgs, bet tas, ka viņš apzinās, un mēs tur lasīsim tieši to vietu, tagad precīzi nevaru pateikt šos vārdus, kā tur rakstīts, bet tur bija tieši, viņš zināja, ka, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet, viņš zināja, ka viņš ir Dieva dēls, viņš zināja, ka viņš ir mīlēts Dieva dēls, un viņš ir spējīgs darīt šos pazemības aktus un kalpot mācekļiem, mazgājot viņiem kājas, un to var izdarīt tikai īstenībā dēls, to var izdarīt tikai īstenībā arī mēs, kad mēs saprotam, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam Dieva dēli un Dieva meitiņas, tas mums dod šo pašpārliecību, kur mēs varam pa īstam sākt kalpot. Un arī runājot par vecāko un šo jaunāko dēlu, par šo pazudušo dēlu, ka tēvs viņam vilka gradzenā pirkstu, tas uz pirksta vilka gradzenu, un Dievuši tas, kas simbolizē, kā viņam tiek dot autoritāti, viņam kurpes vilka jaunas drēbes, nokāva šo teļu un bija mājās prieks, ka dēls ir atgriezies. Un viņam, arī šis redzens simbolizē, ka viņam tiek dot autoritāte, kas iespējams ir lielāka nekā šim vecākajam dēlam. Un kāpēc tas tā ir, kad es to pārdomāju, tad es sapratu vienu ļoti būtisku atklāsmi. Tagad varbūt jūs varat ieklausīties visu vienu ļoti būtisku tādu momentu, ka īstenībā, kāpēc tēvs varēja visu tā kā dot jaunākajam dēlam tagad, tāpēc, ka šim pazudušajam, šim jaunākajam dēlam vairs nekas nepiederēja. Viņš bija visu pilnībā iztērējis, viņam vairāk nebija nekā. Bieži vien mēs savā dzīvē nespējam ieiet mūsu aicinājumā, kamēr mēs neesam iztērējuši tā kā visu sevi vai visu savu spēku, visu savu miesīgo varēšanu. Pirms mēs esam, kā rakstīt, nomiruši savu, ka kviešu grauds nekrīt zemē un nemirs, viņš nenes daudz augļus. Un es tur ieraudzīju to, ka šis jaunākais dēls bija iztērējis, viņam vairs nekas nepieder. Vecākajam dēlam tā vēl ir viņa mantojums. Jaunākajam dēlam vairs nav nekāda mantojuma. Un līdz ar to viss, kas viņam ir tikai tēvs, ir tikai no tēva. Viss, kas pilnīga tēva apgādība. Viņam vairs principā nekas nepieder. Viņš savu mantojumu ir iztērējis. Un tajā brīdī dodās milzīga debesu, es ticu, autoritāte, šī vara, šis gradzens, kad cilvēks iet savā aicinājumā, savā pozīcijā, un debesis sāk apgādāt viņu, un debesis sāk tā kā plūst caur šo cilvēku, un viņš iet savā aicinājumā kā kviešu grauds, ka viņš krīt, ka viņš mirst, un viņš nes daudz augļus. Ka mūsu spēkiem, mūsu spējām, mūsu kaut kam ir jāpazūd, tikai tad var atnākt mūsu nespēkā, kā saka, Dieva spēks varans parādās. Un tāpēc, mīļie radio klausīties, vienmēr daudz par to runāju, par būšanu
dievbērnību, teiksim tā, ka mēs izējam ārā no šīs bērniskās domāšu par to, ka man nepietiks, man pietrūks šie uztraukums, kas pastāvīgi dzen kaut kādos nemieros, un mēs sākam rīkoties nepareizi kaut kur, un no tā izriet daudz nepareizas darbības, daudz arī grēka, kur mēs varam sākt melot vai krāpt kaut kādas lietas, kaut kur mazāk nedarīt, tāpēc, ka mēs baidamies, ka mums pietrūks, baidamies, ka mēs sākam manipulēt, šantažēt, varam darīt aiz tā, ka mums liekas, ka mums pietrūks, ka mums nepietiks. Tā ir tā kā neusticība Dievam, ka Dievs neparūpēsies. Bet Dievs saka, tu esi mans dēls, es par tevi parūpēšos, un iet šajā stāvoklī, un šis jaunākais dēls, viņš varēja iet tajā, tāpēc, ka viņš zināja, ka viņam nekā nav vairāk, viņš varēja mierīgi tur iet un mierīgi baudīt visu, kas tur ir, arī šo lielo nokauto teļu, tāpēc, ka viņš zināja, ka man nekā nav, tas viss man tiek tagad dāvināts. Vecākais dēls, viņam likās, ka viņš tērē iespējams savus resursus, ka kazlēniņš, tas ir viņa kazlēniņš, un viņš grib viņu pataupīt uz smagāku dienu, uz sliktāku dienu, tad, kad varbūt, zināt, kā mēs uz to nedienu kaut ko paturam, pataupam, bet tajā pašā laikā tas iespējams ir tas, kas attur mūs no izlaušanas, iespējams tas ir tas, kas attur mūs no Dieva brīnuma, iespējams tas ir tas, kas attur mūs no ieiešanas ticībā, staigāšanas ticībā, ieiešanas šajā pārdabiskajā Dieva apgādībā, kur Dievs rūpojas par tevi un par mani, mīļais radioklausītāji, tāpēc aicinu pastīties, kā dzīvoja Jēzus, pastīties, kā viņš skatījās lietām, ka viņš vispār neuztraucās, jo viņš pilnīgi bija pārliecināts, ka viņš ir Dieva mīļotais dēls, un ja saka, mēs esam arī Dieva dēli, Dieva mētiņas, Dievs pats visu, Bībele saka, nezūdies, neuztraucies, es rūpēšos, vai jūs esat vērtīgāki par zvirbuļiem, jūs esat vērtīgāki par visiem, vai zāle laukā, kas tiek krāsnīmās, viņi ir labāk apģērti nekā Salamans. Tik daudz šis kalna prediķis rāda to, ka vienkārši pārstājiet bērni uztraukties, uzticaties tēvam un ļaujiet, ka viņš vada un ved un ieved tajās mūsu īstajās vietās, kur mums jābūt, un es ticu, ka mēs nesīsim daudz augļus un mūsu zeme tiks svētītas ar mūsu šo kalpošanu, ka mēs zinām, ka mēs esam dēli, kā es jau atkārtojos, ka tajā brīdī mēs spējam vislabāk kalpot. Vergs nespēja, es teikšu, tā kā kvalitatīvi kalpot, tāpēc, ka vergam it kā visu laiku tas ir kā piespiedu kārtā jākalpo. Dēls kalpo tāpēc, ka viņš ir kopā ar tēvu, un viņš ir kopā ar viņu, viņa teiksim, kā lai pasaka, biznesā, es neteikšu biznesā, viņa valstības lietās, viņš kopā ar tēvu dara aiz mīlestības šīs lietas, kalpot cilvēkiem, bet nevis aiz bailēm, nevis tāpēc, ka viņu piespiež, nevis tāpēc, ka ir jāvergo, nē, tāpēc, ka dēls pats Jēzus teica, neviens man nav spiedis mirt, neviens man nav licis to darīt, es pats to pieņemu, es to pats izvēlējos, es pats uzņēmos. Ja es gribētu, es tagad varētu, jebkurā brīdī pasaukt, kā viņš Jēzus teica, mirjādēm eņģeļus un visi par mani iestāsies, bet es pats atdodu savu dzīvību. Un tas nav vergs, tas ir dēls, kas pats izvēlās kalpot mums. Viņš atdeva savu dzīvību, un viņš kļuva par kungu, ķēniņu, un viņa vārdā, jebkurš cilvēks, kas piesauks viņu vārdu, tiek glābts un ieiet mūžīgajā dzīvībā. Jēzus vārdā īsi vēl lūkšana, un tad pāriesim pie aizlūgumiem. Mīļais debes Tēvs, es lūdzu šobrīd, lai katrs saņem savu šo vārdu, ka mēs esam dēli, nevis bāreņi, nevis vergi, mēs esam Dieva bērni, Dieva dēli, un ka tu esi paredzējis visu labāko, visu kā Tēvs mums paredzējis visas labākās lietas, lai mēs ejam mūsu aicinājumu, lai mēs kļūstam ražīgi un auglīgi, mēs nesam daudz laba un spējam šai mūsu pasaulē, mūsu zemē kalpot ar pareizu sirdi, pareizu attieksmi, ar dēla sirdi. Un lai katrs viens, kas klausās, lai viņš arī iet savā aicinājumā un iet savā potenciālā un ka nes daudz augšu mūsu zemē Jēzus Kristus vārdā. Amen.